Vēlreiz mīļi sveicieni jums, Limbažu Baptistu draugi, Jēzus Kristus vārdā sveicu jūs šajā svētdienas rītā. Tiem no jums, kas mani nepazīst, mani sauc Jānis Pāvils Miļevskis, un es pieņemu, ka lielākā daļa, ja ne visi no jums mani nepazīst. Es esmu Jēzus Kristus sekotājs jau vairāk kā 6 gadus. Es esmu nokristījies Rīgas Mateja Baptistu draudzē, kurā joprojām arī aktīvi kalpoju. Tā kā šorīt jums arī mīļi sveicieni no Mateja. Es esmu arī vīrs savai brīnišķīgai sieviņai Emijai. Man liekas, tūlīt jau būs 5 mēneši, tā kā mēs neesam šajā piedzīvojumā ilgi, bet kāds laiciņš jau ir, un es prieku ejam tam cauri. Un es esmu arī jauniešu kalpošanas vadītājs šajā pašā Mateja draudzē, tā kā liels prieks tiešām būt šajā rītā kopā ar jums. Un kā izrādās, janvāris mēnesis, kurš jau tūlīt būs aizdīts, lielā daļā pasaules tiek uzskatīts par gada vis tādu depresīvāko, visdrūmāko mēnesi. Janvāri mēdz saukt par gada pirmdienu, un iemesli tam ir augsts, ir drūms, ir tumšs, šķiet, ka vasara ir ļoti tālu, šķiet, ka Ziemassvētku brīvdienās varbūt mazliet par daudz naudīgas ir iztērēts, un visas jaunā gada apņemšanās, ja jūs tādas uzstādāt, arī palēnām sāk izšķīst, tā kā laipni lūgti gada pirmdienā. Un daži pat ir aizgājuši tik tālu, ka ir noteikuši janvāra 3. pirmdienu kā gada visdepresīvāko, drūmāko dienu. Šai dienai pat ir dots nosaukums Blue Monday, jeb zilā pirmdiena, un šogad tā iekrita 15. janvārī, tā kā labi, ka tā jau ir aiz muguras. Protams, daudzi šo Blue Monday un janvāri kā gada depresīvāko dienu uzskata par mītu, un es esmu ar viņiem. Man, piemēram, novembris liekas ļoti drūms mēnesis. Bet ņemot vērā to, ka lielai daļai cilvēku šis patiešām ir viens no sarežģītākajiem un drūmākajiem mēnešiem, un šeit, ka šis ir ļoti labs laiks, lai runātu par mūsu garīgo veselību. Un liela un svarīga daļa no labas garīgās veselības ir arī laba, tīra un veselīga sirds. Un tāpēc šorīt es kopā ar jums gribu domāt par sirdi. Un es būšu godīgs, šī nav tēma, par kuru es jūtos pārāk komfortabli runāt. Šī nav tēma, kur es ļoti labi pārzinu. Gal galā es esmu pirmkārt latvietis un otrkārt vīrietis. Abām grupām nepatīk runāt par tik intīmām lietām kā sirds, emocijas, bet tieši tāpēc es centos vēl rūpīgāk pieiet šai tēmai, un es ceru, ka mums abiem šī svētruna nāks par svētību un atziņu šai dzīvei. Šorīt mēs domāsim par sirdi. Un savā sirdī es esmu piedzīvojis tādus ļoti patīkamus brīžus, piemēram, kāzās. Tā bija ļoti brīnišķīga diena manām un sieviņas dzīvē. Mēs nodibinājām jaunu ģimeni, visi mīļie bija mums līdzās. Un mūs atbalstīja paši, mēs esam iemīlējušies līdz matu galiem. Tā bija ļoti skaista diena manai sirdī. Bet es savā sirdī esmu piedzīvojis arī tādus ļoti sāpīgus brīžus, it īpaši domājot par to laiku ap kāzām. Lai arī aizdītās vasaras kulminācija bija šis skaistais mirklis kāzās, pat 2 dienas pirms un pēc kāzām es biju vienā no tādiem zemākajiem punktiem savā dzīvē. Kāpēc? Es mēģināju izremontēt to dzīvoklīti, kurā mēs varētu dzīvot, un es nezinu, vai jums ir pieredze, bet kā jau remontos, tur parādās ļoti lieli, ļoti pēkšņi sarežģījumi. Un jo vairāk šādu sarežģījumu bija, jo vairāk es redzēju, ka tas gala pabeigšanas brīdis attālinās, jo vairāk šīs dažādās bremzes bija, jo vairāk es sabruku. Un es gribēju izdarīt sev un savai sieviņai visu, lai mums būtu forši, lai mums būtu labi, lai mums būtu patīkami, bet es īsti līdz galam to nespēju izdarīt vismaz tajā noteiktajā termiņā. Un tas noved pie vairākiem raudieniem, reizēm un vienam pašam, reizēm kopā ar Emiju, bet tas bija tāds ļoti grūts laiks manai sirdī, kur jau tā aizdītajā vasarā dažādu darbu un pienākumu dēļ bija ļoti nogurusi. Man sirds ir piedzīvojusi ļoti patīkams brīžus un arī ļoti skumīgus brīžus, un emocijas man noteikti ir, un man sieviņa to tagad ļoti labi zina. Viņas priekšā man ir nācies laust gan savu vīrišķīgo, gan savu latvisko, neizrāda savas emocijas pusi un būt atklātam. Tā mums laulāto kursā mācīja, un tā patiešām ir. Būt atklātam par savām emocijām, savu sirdi, kādam uzticamam, sirsnīgam cilvēkam ir ļoti patīkami un labi. Daudz labāk nekā šīs emocijas norakt. Es esmu piedzīvojis ļoti patīkamus brīžus un arī ļoti sāpīgus brīžus. Un es ticu, ka arī tu esi piedzīvojis gan šīs sirds augšas, gan arī tās ielejas, gan kalnus, gan ielejas. Un ir patīkami, ka sirds ir pilna ar prieku, ar laimi, ar pozitīvismu. Mums noteikti ir viegli būt šādiem cilvēkiem līdzās, bet ir grūti, kad sirdī ir ilgstošas, regulāras un nepārējošas sāpes. Tas, ka tās reizēm ir, tas ir normāli, tā ir daļa no dzīve, bet kad tās ir ilgstošas, regulāras un
nepārējošas, mūsu garīgā veselība krietni novājinās un varbūt pat pazūd pilnībā. Tieši tāpēc ir svarīgi domāt un runāt par sirdi. Ir svarīgi domāt un runāt par sirdi. Tajā var rasties un kultivēties lieli prieki, bet tajā var rasties un kultivēties arī lielas bēdas. Un tiem abiem ir ietekme uz mūsu garīgo veselību, tāpēc šorīt mēs domāsim un runāsim par sirdi. Un palūkosimies Bībelē, ko Dieva vārds domā un runā par sirdi. Bībele izsaka vairākas interesantas domas par sirdi, un tām kopā vajadzētu veidot šo mūsu uzskatu un izpratni par sirdi, un tāpēc arī būs prezentācija, kas to visu palīdzēs tā salikt pa plauktiņiem. Pirmā doma, ko Bībele mums atklāja par sirdi, ir atrodama Jeremijas grāmatas 17. nodaļas 9. pantā. Tur var uzlikt to pirmo slaidu, kur ir tās atbildes. Un šīs Jeremijas grāmatas 17. nodaļas 9. pantā pats Dievs ar pravieti Jeremiju saka Izraēla tautai: sirds ir ļaunprātīga lokana pret visu. Tā ir viltīga. Kas to var izdibināt? Kad es biju jauns kristietis, bija laiks, kad es domāju, ka viss, kas mums kā kristiešiem ir jādara, ir jāsako savai sirdī, jo likās, ka sirds un sirdsbalss ir tas pats, kas svētais gars. Bet Bībelē nekur nav rakstīts sako savai sirdī vai sirdsbalsī. Nekur. Tas, kas Bībelē ir rakstīts, ir, ka sirds ir ļauna, vēl vairāk ļaunprātīga, lokana un viltīga. Un ja tā padomā, tie ir pavisam patiesi vārdi. Mums patīk domāt par sevi. Vispirms mums patīk domāt par sevi un savām vajadzībām daudz vairāk nekā par citiem un citu vajadzībām. Un ja tā padomā, arī visas tās ļaunās emocijas, kas sirdī kultivējās, tās parasti ir tādas ļoti pašcentrētas emocijas. Es sadusmojos, jo kāds neizdarīja tā, kā es gribu. Es iekāroju, jo man nepietiek ar to, kas man ir. Es baidos, jo man ir bail pazaudēt kaut ko, kas man ir dārgs. Pēc noklusējuma, ja tādā standartā sirds ir ļauna, tā ir ļaunprātīga, lokana un viltīga. Otrā doma, ko Bībele mums atklāja par sirdi, ir atrodama 51. psalmā, 12. pantā. Tajā ķēniņš Dāvids, iespējams bagātākais cilvēks pasaules vēsturē, raksta tā: šķīstu sirdi radi man Dievs, un stingru garu atjauno manī. Interesanti, ka sirds pēc noklusējuma, ja parasti ir ļauna, bet ir kāds, kas to var iztīrīt, šķīstīt, un tas ir Dievs. Dievs šo ļaunprātīgu, lokano, viltīgo sirdi var darīt tīru un šķīstu. Un sekojot Kristum, es ticu, ka mēs to esam piedzīvojuši. Trešā doma, ko Bībele mums atklāja par sirdi, ir atrodama 1. Samuela grāmatā 16. nodaļā 7. pantā. Tur Dievs saka: es neskatos tā kā cilvēka. Cilvēks raugās ar acīm, bet kungs redz sirdī. Arī vēstules ebrejiem autors 4. nodaļas 12. pantā raksta: Dieva vārds ir dzīvs un darbīgs un asāks par jebkuru apusgriezīgu zobenu. Tas duras cauri līdz sadala dvēseli un garu, locekļu un kaulu smadzenes un iztiesās sirds, domas un nolūkus. Mums patīk uzlūkot cilvēku āriem un teikt, jā, viņš ir tāds vai šitāds, bet Dievs tā nedara. Dievs uzlūko sirdi. Dievs redz un iztiesās sirds, domas un nolūkus. Cilvēkam rūp āriem, bet Dievam rūp sirds. Pat ja mēs kaut ko ārišķīgi izdarām labu, Dievs jau redzēs sirdi, un viņš iespējams pamanīs, ka mūsu sirdī ir ļoti daudz netīrumu, ļoti daudz grēka. Dievs redz un iztiesā mūsu sirdi. Ceturtā doma, ko Bībele mums atklāja par sirdi, ir atrodama Salmana pamācību grāmatas 4. nodaļas 23. pantā. Ķēniņš Šalmans, Dāvida dēls, iespējams viens no gudrākajiem, ja ne gudrākais cilvēks uz pasaules, raksta tā: vairāk par visu sargi savu sirdi, jo no tās dzīvība izver. Vairāk par visu sargi savu sirdi, jo no tās dzīvība izver. Un šai domai es gribētu pievērst tādu īpašu uzmanību šajā rītā. Salmans atklāja, ka vairāk par visu mums ir jāsargā sava sirds. Un parasti mēs iedalāmies divās daļās. Viena grupa sirdi uzskata par vienkāršu orgānu, kas pumpē asinis, bet otra grupa sirdi uzskata par kaut kādu emociju krātuvi, vietu, kur mājo dvēseli. Bet, lai arī kurā grupā tu būtu, Bībele saka, ka sirds nav tikai mājas emocijām, un Bībele saka, ka sirds nav tikai orgāns, kas pumpē asinis. Bībele saka, ka tā ir vieta, no kuras dzīvība izver, jeb rodas. Tur ir kaut kas īpašs.
Un, protams, tur ir jāņem vērā vecās derības konteksts, kurā asinīm bija ļoti liela nozīme. Tās bija svētas, tās bija jāatstāja Dievam. Cilvēks tās nedrīkstēja ēst, nedrīkstēja tās dzert. Un loģiski, ka arī orgānam, kurš šo asins plūsmu ģenerē, ir ļoti liela, ja ne vēl lielāka nozīme kā pašām asinīm. Līdz ar to arī šajā rītā sirds sargāšana ir nozīmīga. Jo īpaši, ja mēs ņemam vērā tās pārējās lietas, ko Bībele saka nākamajā slaidā, to, ka sirds ir viltīga, to, ka Dievs var darīt ķīru sirdi, un to, ka Dievs redz un iztiesā sirdi. Sirds sargāšanai ir liela nozīme, no tās dzīvības vispār. 5. un pēdējā doma, ko Bībele mums atklāja par sirdi, ir atrodama Lūkas evaņģēlijas 6. nodaļas 45. pantā. Un par cik tas ir evaņģēlijs, šoreiz runātājs ir nevis Dievs ar kādu pravieti, nevis ķēniņš Dāvids vai ķēniņš Šalmans, bet pats Jēzus Kristus, dzīvā Dieva dēls. Tāpēc lasīsim Lūkas 6.45, mēs jau to dievkalpojumu sākumā lasījām. Un Jēzus saka tā: labs cilvēks no savas sirds labuma krājumiem sniedz labumu, bet ļaunais no ļaunā krājumiem sniedz ļauno, jo no pārpilnas sirds mute runā. Tas, kas būs sirdī, nāks uz ārā. Tas, kas būs sirdī, būs pamanāms citiem. Tas, kas būs sirdī, vai nu šo mūsu garīgo veselību pacels, vai tieši otrādi stums uz leju. Un, kad es remontēju šo mūsu dzīvoklīti, es to ļoti tiešā veidā piedzīvoju savā dzīvē. Tas, kas bija sirdī, nāca uz augšu, tas nāca ārā. Un tas nebija nekas labs, tas bija kaut kāds ļaunums, tās bija kaut kāds dusmas, tā bija kaut kāda neapmierinātība ar sevi. Tas, kas bija sirdī, nāca uz ārā, jo no pārpilnas sirds mute runāja. Tāpēc tad, kad tu piedzīvo izaicinājumu savā sirdī, ja kad tava sirds ir nogurusi un tukša, uzdod sev šos jautājumus. Kas ir manā sirdī, ar ko tā ir pilna, ar ko es to esmu barojis, vai es to esmu pietiekami daudz sargājis? Jo no pārpilnas sirds mute runā. Kas būs sirdī, nāks uz ārā. Un varbūt dzirdot šo visu, mums rodas sajūta, ka Dievs, radot mūs ar sirdi, ir mums nodarījis ļaunu. Jo izklausās, ka no sirds izriet tik daudz ļaunā. Bet šī dzīve būtu pavisam nedzīvojama, ja mums tādas sirds vispār nebūtu. Bībelē mēs redzam, ka Dievs izjūt emocijas, un noteikti viņam ir labs iemesls, kāpēc viņš arī mūs ar tādu sirdi ir radījis. Gan priekas, gan bēdas mums sirdī ir jājūt. Jo kāda gan būtu mūsu dzīve bez tā, mēs nespētu priecāties par labo, un mēs nespētu skumt par ļauno. Sirdī ir sava vieta un nozīme, un tāpēc Dievs mums tādu ir devis, un nekādā veidā nav nodarījis mums ļaunu. Bet šīs 5 domas atkal nākamajā slaidā Bībele atklāja par cilvēku sirdi. Sirds ir viltīga, Dievs var darīt sirdi tīru, Dievs redz un iztiesā sirdi, sargi savu sirdi, un kas būs sirdī, nāks uz ārā. Un ja šajās 5 domās un atziņās mēs neieraugam vēlmi rūpīgi sargāt savu sirdi, es nezinu, kas vēl man ir jādara. Netīra sirds bojā prātu. Ir grūti būt garīgi veselīgam, ja sirdī ir netīrumi, sāpes, ļaunums, naids, dusmas. Un it īpaši, ja šīs visas lietas ir ilgstošas. Pats pasaules radītājs caur savu vārdu saka: sargā savu sirdi. Sargā savu sirdi. Bet kā to darīt? Kā sargāt šo sirdi, kas ir tik nozīmīga mūsu garīgai veselībai? Man ir 3 lietas, 3 veidi, kā tu vari sargāt savu sirdi. Pirmais veids, kā tu vari sargāt savu sirdi, ir nedodot valdīt emocijām. Nedod valdīt emocijām. Lai sargātu sirdi, mēs nevaram sakot katrai emocijai, ja rīkoties kaut kā tikai tādēļ, ka mēs tā jūtamies. Un tu noteikti esi bijis līdzās cilvēkiem, kur strauji reaģē uz savām emocijām. Un ir grūti būt šādiem cilvēkiem būt līdzās. Un cik daudz grūtāk būtu, ja mēs visi tā darītu. Ja mēs kaut kā sajustos un ietu to darīt. Piemēram, mēs sajustu dusmas, naidu un ietu kādu sist vai nosist. Vai sajust iekāru un ietu iekārot fiziski. Pasaulē būtu hauss, tā būtu gaužām nestabila. Emocijas ir labas, Dievs mums ar tādām ir radījis, bet mums nevajadzētu tās ķert skrietām pakaļ. Tas, ko mums vajadzētu darīt, ir emocijas apstrādāt. Nevis dotām valdīt, nevis dotām vaļu pār mums, bet tās vienkārši apstrādāt. Nospraust kādu robežu. Piemēram, dusmas viena no spilgtākajām un regulārākajām cilvēku emocijām.
Dusmas ļoti daudz ko atklāja par mums pašiem, un dusmu brīžos ir ļoti labi mazliet ieelpot, mazliet nogaidīt un tikai tad kaut ko teikt, ja nu tas patiešām ir nepieciešams, vai ne? Un es varu teikt, ka es daudzkārt esmu sadusmojies uz savu sieviņu pārāk ātri, pārāk daudz un pat pārāk nepamatot. Arī Jākabs savā vēstulē 1. nodaļā, 19. un 20. pantā raksta: Jums jāzina, man mīļotie brāļi, ik viens cilvēks, lai ir nasks klausīties, bet lēnīgs runāt un gaus dusmoties, jo cilvēka dusmas nerada Dieva taisnību. Negatīvas emocijas, kuras mēs izjūtam, ir līdzeklis, lai redzētu kādu problēmu, un visbiežāk problēmu sevi pašā. Negatīvas emocijas ir līdzeklis, lai redzētu kādu problēmu, un visbiežāk problēmu sevi. Dusmas, iekāra, naids, lepnums, pat pašnāvnieciskas domas, tās ļoti daudz ko atklāja, un visbiežāk par mums pašiem. Un tas, ka mēs tā jūtamies, nenozīmē, ka mums uzreiz tā ir jārīkojas, kā mēs jūtamies, vai ne? Mums šīs emocijas, šīs domas ir jāapstrādā, jāizrauk tā sakne, jāatrod problēma, jāizrauk tā sakne, un tad jāizstāj tā ar kaut ko citu. Nedod valdīt emocijām. Uzklaus emocijas, bet nedod tām valdīt. Otrais veids, kā tu vari sargāt savu sirdi, ir nedodot valdīt cilvēkiem. Nedod valdīt cilvēkiem. Mūsu sirdī tik ļoti patīk pieķerties cilvēkiem, un cik bieži mēs pārvērtējam cilvēkus un viņu dievišķo viedokli. Protams, tas ir normāli un saprotam, ka mēs gribam citu uzmanību, pieņemtību, mīlestību, jo Dievs mūs ir radījis ne tikai kā emocionāls, bet arī sociāls būtnes. Bet mēs pārāk bieži pārvērtējam citu cilvēku varenību. Un bieži vien viņu viedoklis un viņi paši kļūst par tādu kā alku mūsu dzīvē. Tie ir tikai cilvēki, grēcīgi ar savām nepilnībām. Un vai tiešām tam, ko kāds pasaka, vajadzētu sagraut mūsu identitāti? Atgriežoties pie Salmana, viņš pamācību grāmatas 18. nodaļas 24. pantā raksta: Kam draugu daudz, tas izputēs, bet gadās draugs, kas tuvāks par brāli. Salmans skaidri norāda, ka mums ir jāmeklē šīs tuvās, draudzīgās attiecības, un tie ir tie cilvēki, kuriem mums ir jāatklājās, kuriem mums ir jāuzticās. Mums ir jābūt ar cilvēkiem, jo mēs esam sociāls būtnes. Mums ir jāmīl cilvēki, jo tā ir Kristus pavēle. Bet mēs nevaram ļaut katram cilvēkam un viņa viedoklim būt par mūsu dzīves tādu kā cēlāju, vai arī tieši otrādi tādu kā krāvēju. Arī ar cilvēkiem ir vajadzīgs robežs. Nedod cilvēkiem valdīt. Uzklaus, bet nedod valdīt. Tātad nedod valdīt emocijām un nedod valdīt cilvēkiem. Trešais veids, kā tu vari sargāt savu sirdi, ir dodot valdīt Dievam. Ja ir kāds, kuram var uzticēt valdīt par mūsu dzīvi, tas taču ir Dievs. Pravieša Ecehiela grāmatā 36. nodaļā, 26. pantā Dievs saka Izrēlam: Es jums došu jaunu sirdi un jaunu garu. To es jums došu. Es izņemšu jums akmens sirdi un došu miesas sirdi. Mēs ticam tam, ka ticot Jēzum Kristum, viss ļaunais, ko mēs jebkad esam darījuši, tiek piedots. Jo viņš kā Dieva dēls nāca šajā pasaulē un ļoti briesmīgā nāvē, pazemojoties pie krusta, nomira par mūsu grēkiem. Tā ir pilnīgi nepelnīta, bet brīnišķīga Dieva mīlestības un Dieva žēlstības apliecinājums. Un tik daudz to nezinu, tik daudz to negrib zināt, bet mēs, kristieši, to zinām. Tik sarežģītas lietas kā pasaule, kā cilvēki nespēja rasties no nekā vai rasties nejauši. Tur ir savs radītājs, kurš savu radību neprātīgi mīl. Un šis te Ecehiela pravietojums, kur mēs pirms mirkļa lasījām, piepildās ar Jēzus Kristus krusta nāvi. Un Pāvils to pašu apraksta 2. vēstulē Korintiešiem 5. nodaļā 17. pantā. Viņš raksta: Tādēļ tas, kas ir Kristu, ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis un redzi, viss ir tapis jauns. Viss, arī sirds, ir tapis jauna, bet vienīgi Kristu. Mēs varam sargāt savu sirdi, nedodot valdīt cilvēkiem. Mēs varam sargāt savu sirdi, nospraužot kādas robežas emocijām. Bet ja mēs neatvērsim visas robežas mūsu dzīvē Dievam, ja mēs neļausim Dievam valdīt mūsu dzīvē, par kādu sirds aizsargātību mēs te runājam. Tikai atverot robežas Dievam, mūsu sirds var būt īsti un līdz galam aizsargāt.
lai sargātu sirdi, nedod valdīt emocijām, nedod valdīt cilvēkiem, dod valdīt Dievam. Sirds. Tajā var rasties un kultivēties liela prieki un arī lielas bēdas. Un tieši tāpēc ir svarīgi to sargāt. Ir svarīgi sargāt savu sirdi, jo no tās dzīvība raisās. Jēzus saka, labs cilvēks no savas sirds labuma krājumiem sniedz labo, bet ļaunais no ļaunā krājumiem sniedz ļauno, jo no pārpilnas sirds mute runā. Šī sirds ir jāsargā tāpēc, lai mums būtu kas labs no tās, ko dod citiem, gan Dievam, gan cilvēkiem. No pārpilnas sirds mute runā. Amen.